Labdien, NRA TV skatītāji! NRA kopā ar Bāru Koko Loko turpina jūs iepazīstināt ar Eirovīzijas dziesmu dalībniekiem, un šodien ar mani kopā būs Aleksandrs Rjabčuns. Aleksandr, tu Eirovīziju pārstāv ar dziesmu Now or Never. Par ko ir dziesma? Dziesma, tad nevar uzreiz pateikt konkrēti. Ir tā, ka meitenīte, kā savaldzina vīrieti, tā ir dziesma, bet man liekas, ka jādomā plašāk. Tā var teikt, ka pārnesta nozīme tam nosaukumu Now or Never tagad, jeb nekādi, jo es skatījos, cik stipras ir pareizas dziesmas, un kā esmu iekļuvis tajā 24 no 120, tas jau ir sirprīze. Tu iepriekš neesi piedalījies, bet ārzemju eksperti tevi vērtē kā spēcīgāko. Tu esi domājis par to, kas tad ir tas īpašais tavā dziesmā? Vispār, protams, ka es esmu domājis par to, bet tā nebija domāta par dziesmu Eirovīzijai. Ja atklāti sākot, jo tagad skatos ļoti daudz stipru dziesmu no Zviedrijas, Vācijas, Austrijas. Šogad ir cita koncepcija, vai ne? Un man pašam, teiksim, ļoti patīk Maks Martin, ko taisa tādu production, ziniet, jau tādu nopietni vīrieti tur strādā. Un esmu tajos rindos. Vienkārši bija tā, ka es jau gandrīz aizmiegu, un man ienāca prātā kāds rifiņš melodijas skanēja. Un parasti esmu diezgan slims cilvēks, es guļu vienkārši. Tajā brīdī es nolēmu, ka vajag ierakstīt, un pēc tam man sieva piespieda atnest uz Eirovīziju. Es tev gribēju jautāt, jo dziesmas autors esi tu pats. Jā. Un par to dziesmu viņa pati atnāca, vai tu jau domāji, ko īpaši rakstīt Eirovīzijai? Nē, es speciālies. Es par to arī runāju, ka tas nebija domāts Eirovīzijai. Vienkārši tas bija tāds diezgan lipīgs gabals. Un pēc tam es atnācu pie Artūru. Man draugs Artūrs Palkevičs, viņš raksta baigi, krūtas aranžējumi viņam ir. Un viņš teica, kāpēc tev neuztaisīt to pa dziesmu? Vienkārši nespēlēt uz ģitāras to, bet ļauj kādai meitenei padzirdāt to. Un reka sanāca, atradu meiteni talantīgu jaunu, bet par to varbūt vēlāk. Nē, vai tagad jāpastāst? Tu vari pastāstīt. Jā? Jauna talantīga meitene Diana, Baltika talents uzvarētāja, arī kaut kas ar Zviedru bija saistīts, tur Zviedrija bija vokalistu konkurss, viņa tur arī ieņem pirmo vietu. Un tā kā pagaidām mūsu grupas kodols ir kā es un Diana, bet pārsvarā es visu taisu pats, visu organizēju, pats ierakstīju basu, klavieres, taustiņas, jā. Kā tev ir ar pieredzi? Tu jau esi startējis kaut kādos līdzīgos konkursos? Vai šis ir pirmais tāds nopietnais? Es vinēju viena konkursa, kad bija vēl Rock and Riga bārs. Tur bija ģitaristu duelis, un tur vinu Gibsonu. Jā, tad pat, ka paša man bija pieredze, bet ar grupu vēl nē. Mēs tā jauna sastāvā esam tagad, un nav mums baika pieredze. Eirovīzija, tur ir dziesma plus šovs parasti. Vai tu esi arī domājis par šovu? Jā, mēs pašlaik tā esam. Strādājam ar horeogrāfu. Būs kaut kas, jā. Nebūs tā, ka viss stāvēs tur. Kā akmens uz skatuves. No iepriekšējiem gadiem Eirovīzijā tu seko līdzi? Tā sekoju, bet ne visai. Vai tev ir kaut kādi favorīti arī? Šogad? Šogad un arī iepriekšējos gados. Jā, man pagājuši gadu bija Mad Show Boys grupa. Man bija ļoti žēl, ka viņas nesūtīja, jo tā pa īstam bija ļoti krūts materiāls. Tur gan humors, gan vispār visa koncepcija bija ļoti laba. Bet, kā bija, tā bija. Un šogad par iesūtītajām dziesmām tu jau esi viņas noklausījies? Jā. Un kā tev šķiet? Spēcīgi? Spēcīgas dziesmas, īpaši zviedru dziesmas, jā. Bet, man jāteic, ka
Kāpēc jāsūta mums tieši zviedru gabalus, nevis savējais? Jo es esmu dzimis Latvijā un strādāju visu mūžu šeit, nekad neesmu braucis strādāt kaut ko ārzemēs. Mācu latviešu bērnu spēlēt ģitāru, taisu visu, ko varu daru. Bet dziesmu tu izpildi angļu valodā. Kāpēc ne latviešu? Par to es arī domāju, ka... Nezinu, es principā nekad neesmu rakstījis dziesmas latviešu valodā, man nav pieredzes. Vienīgi man visas Aiviņa dziesmas, gandrīz visas, ko es rakstu, ir angļu valodā. Tāpēc man vienkārši bija ērtāk pateikt angļu valodā. Jā. Un kā ir ar stresu? Ir uztraukums? Man ir uztraukums vairāk par to, lai visu norganizētu tagad pašam, jo izņemot vienu cilvēku, ka mums nedaudz finansi palīdz man, tad man īpaši nekā nav. Un visu jādara pašam, tāpēc es tā nestresoju, bet ir tāds sajūta, ka ir grūti vienam. Bet neliels stress, manuprāt, ir veselīgs. Jā. Tas būtu tikai normāli. Labi, Aleksandra, liels paldies, ka atnāci, ka padalījies, un es tev vēlu veiksmu un izturību, un lai viss izdodas. Paldies! Paldies!